Labdien, es esmu Ilze Gaile. Es esmu vispārējais aprūpes māsa, praktizējoša māsa, ar gandrīz 40 gadu darba pieredzi. Šodien es mēģināšu pastāstīt mazliet tuvāk un varbūt tādā cilvēkiem saprotamā valodā par to, kas tad ir tie akcenti mājas aprūpē. Konkrēti, ja mums kāds tuvinieks, ģimenes loceklis vai vienkārši labs draugs nokļūst sarežģītā dzīves situācijā, saslimšanā, un mums viņš ir mājās jāaprūpē. Un tad mēs parunāsim par to, kas tad būtu tie punkti, tie aspekti, uz kuriem būtu jāvērš uzmanība. Tad, kad mēs nonākam šajā te neparastajā situācijā, kas, protams, mums nevienam nav pierasta, mēs nonākam ar aprūpējumu cilvēku mājās, ņemot vērā to, ka mēs visi neesam speciālisti, visi nezinām, kas un kā ir jādara. Tad ir dažas lietas vēl pirms higienas, kurām noteikti ir jāpievērš ļoti svarīgi, liela uzmanība. Pacientam nokļūstot mājās, it kā viņa ikdienas vidē, tomēr tiem cilvēkiem, kas uzņemsies rūpes par šo te slimo cilvēku, vajadzētu pievērst uzmanību tām, lai atbrīvotu pirmkārt jau aprūpējumā telpu no visa liekā, no pārlieku daudzām mēbelēm, no dažādiem mīkstiem paklājiem, piemēram, kas ir kā mikrobu uzturētāja dzīvoklī pirmām kārtām, un otrām kārtām, ja mūsu aprūpējamais pacients ir kaut cik kustīgs, tad mēs noteikti veicināsim viņa kustības, un mēs gribēsim, lai viņš kustās. Un visi šie te liekie gan priekšmeti, gan mīkstie paklāji, tie ir liekas traucēklis, un patiesībā tas ir risks šim te aprūpējumam cilvēkam, gan kā risks, gan kā kritieniem, gan arī pastiprināts infekcija risks. Un otra lieta noteikti būtu jāpadomā par to, lai šī telpa, kurā pastāvīgi uzturēsies šis aprūpējamais cilvēks, tomēr būtu gaiša, un gaiša ne tikai ar mākslīgo apgaismojumu, bet gaiša arī ar to, kā ir saules gaisma, jo saules gaisma, ultraviolētie stari ir visdabiskākais mikroorganismu iznīcinātājs telpā. Jā, tās noteikti ir tās pamatlietas, ko vispirms mums vajadzētu izdomāt, saprast, lai saglabātu šo te drošību telpā. Un, protams, kā arī aprūpētājiem pašam ir jājūtās droši, ērti tajā vidē, kurā viņš sniegs šo atbalstu cilvēkam, kuram tas ir ļoti nepieciešams. Noteikti ir ļoti svarīgi patiesībā ar šo cilvēku sarunāties, būt ar viņu kopā, tā patiesībā ir daļa no viņa iespējamās veselības atgūšanas. Ja? Un ja cilvēks ir viens pats pamests, protams, ka viņš arī emocionāli jūtās slikti, viņš jau patiesībā jau tāpat jūtās diskomfortā, ja viņš ir šāda vai tāda iemesla dēļ aprūpējums mājās. Un ļoti svarīgi, tā tad būtu tā kaut kā izdomāt, kādā veidā viņu nodarbināt. Protams, ka mūsu situācijās ļoti bieži mēs neko diži vairāk neizdomājam, kā ieslēgt televizoru un pultu nolikt blakus arī guļošam pacientam, lai viņš varētu viņu spaidīt. Taču tas ideālais būtu un tas, par ko mums vajadzētu padomāt, ka mums ir laiks pirmām kārtām ar šo cilvēku parunāt, otrām kārtām tas, ko, protams, kā aprūpētājiem un tiem cilvēkiem, kas tiešām arī ir aprūpētāji un pat strādā kā aprūpētāji, viņi noteikti ar šo te aprūpējamo pacientu, viņi gan spēlē kaut kādas spēles kopā, lasa grāmatas, klausās mūziku, tieši tāpat arī varētu kaut kādas filmas, protams, ka var arī paskatīties, Un tas galvenais akcents ir uz to, ka nav jau svarīgi tieši, ko jūs darat, bet būtiskais ir tas, lai tas cilvēks nejustos viens, lai viņš nav pamests, jo patiesībā šiem te savā ziņā bezpalīdzīgiem cilvēkiem šādās te aprūpes situācijās viņiem lielākas raizes dažkārt nodara šis te psihoemocionālā trauma nekā tas, kāda viņam ir šī saslimšana. Ēdienkartē būtu ļoti ideāli, protams, sabalansēt. Tur mēs varētu apsēsties un izskaitīt visu pēc tā, kas ir pareizi, kas netika pareizi. Bet, kā rāda pieredze, ar šiem te cilvēkiem, kur ir aprūpējami mājās, ir gluži tāpat kā ļoti bieži ar bērniem. Viņiem var iebarot ļoti, ļoti daudz ko, bet tam ir jāizskatās skaisti.
Un man gribas teikt tā, ka liels akcents tiešām ir jāliek uz to, lai tas, ko mēs viņam piedāvājam, tas smaržotu, izskatītos patiešām skaisti un vilinoši. Un tad nereti pat gadās tā, ka tie cilvēki, un lielākā daļa jau šo guļošo cilvēku tāda arī ir, ka viņi negribu, es neko, man tas negaršo un šis negaršo, ja? Viņi negribēs, bet tad, ja viņš redz to tādu skaistu izstrādājumu, vēl skaisti smaržojošu, ja? Viņi ir pabarojami, ja? Un vēl noteikti pie ēšanas būtu svarīgi arī tas, ka ir jāvēro, cik tas cilvēks pats ir gatavs, piemēram, no rīta sakožļāt, ja, un pēc tam rīt. Varbūt, kā reizēm ir tas, kāpēc viņi atsakās arī no ēšanas, ir tas, ka šī pārtika ir tāda varbūt ļoti bieza, ļoti cieta, un viņam ir problemātiska, viņam ir grūti, ja. Tāda noteikti, ka vajadzētu padomāt par to, ka mēs ir kaut kādas lietas, ko mēs varam sablenderēt, ja, uztaisīt kaut kādā putrā, ja, bet, protams, ka ne tā gluži, ja, kā 1, 2 un 3 sablenderēt vienā burkā, ja, protams, nē, ja. Lūk tā, ja. Tā kā es gribētu teikt, jā, ka noteikti tas akcents ir jāliek uz to, lai tas ēdiens, ko mēs piedāvājam, viņam būtu tāds pievilcīgs, ka mums pašiem arī viņš tā kā būtu tīkams. Ja. Aprūpējot šādu cilvēku, jā, mums noteikti viss dzīves režīms un dienas ritms ir absolūti izmainījies. Tomēr viņš izmainās un viņš kļūst kā rutīnas pasākums gan šim te aprūpējumam, gan aprūpētājam. Un noteikti ir tādas lietas, kas tiek darītas dienu no dienas un kas ir jādara vienmēr plus mīnus, bet vienā un tajā pašā laikā. Jā, tās ir higienas procedūras, jā, tā ir pacienta barošana, jā, vai viņa paša paēšana, palīdzēt viņam paēst. Tāpat arī, protams, ka ir iespējams tāda pastaigas, un dažkārt arī šīs pastaigas varētu būt pat iespējams nosacīti guļošam pacientam, jā, sliktākajā gadījumā mēs konkrētā laikā veidinām telpu, bet, protams, ideālā gadījumā mēs kā aprūpētāji kopā ar šo te aprūpējamo cilvēku dodamies īsā pastaigā, kaut vai uz balkonu pasēdēt, ja tas, protams, ir iespējams. Un noteikti brīvā laika aizpildīšana arī ir tas, ko pašā sākumā mēs runājam, kā ar pacientu var doties pastaigās, ja, un pat ar gultu mēs varam atvērt logu un iztēloties, ka mēs esam pastaigā, ja, 15-20 minūtes pie ļoti, ļoti liela augstuma, ja, bet pat stundu mēs šādā te veidā varam gulēt pie atvērta loga un skatīties gaisā, jā, skaitīt mākoņus, jā, mēs varam arī siltā laikā. Ja mēs ņemam vērā to, ka lielāko daļu gadījumu tomēr šo slimo cilvēku aprūpē mājās cilvēki bez īpašas speciālas medicīniskās izglītības, jā, tad es varbūt sākšu ar to, ka dažus ieteikumus, par ko vajadzētu domāt, kas mums ir nepieciešams tā ikdienas aprūpē, jā. Un vispirmām kārtām jau tie ir visi šie te higienas piedarumi, ja? Un šobrīd jāsaka, ka mums ir ārkārtīgi liels klāsts vienreiz lietojamo dažādu higienas piedarumu, ko mēs varam izmantot arī mājas aprūpē. Un tie gan, protams, prasa pietiekami liels ieguldījums, bet viņi ir ārkārtīgi ērti, strādājami un pielietojami jebkuram cilvēkam. Pie tam liels pluss ir tas, ka katrai šai lietiņai līdz gandrīz nāk kāda nosacīta, bet lietošanas instrukcija, ja, kādā veidā kopt, kādā veidā darboties un kādā veidā kopt pacientu. Noteikti viss grūtākais ir tieši runājot par guļošiem pacientiem, par guļošu aprūpējumu cilvēku. Un šeit tas lielākais akcents noteikti ir jāliek uz to, lai saglabātu nepārtraukti, vai vienmēr saglabātu cilvēku ādu tīru pirmkārt un sausu. Un tas ir pirmais un faktiski pat viss tas svarīgākais, būtiskākais akcents, jā, lai mēs izvairītos pirmkārt jau no iekaisumiem un otrkārt jau, protams, no smagākas komplikācijas, no izgulējumiem. Un tātad kopjot šos te cilvēkus, ja, kā jau teicu, mēs daudz lietojam šos te vienreiz lietojamos materiālus, bet tie, piemēram, varētu būt
vienreiz lietojamie paladziņi, kas atvieglos mūsu darbu, ja mēs veicam pacienta ikdienas higiēnu, piemēram, pacienta mazgāšanu, ja, vai nu paši, vai pacients pats mazgājās, tad izmantojot šos te vienreiz lietojamos paladziņus, ja, mēs pirms mazgāšanas mēs paklājam šo paladziņu pacientam zem viņa, un, protams, ka pēc mazgāšanas mēs šo paladziņu pavisam mierīgi varam izmest. Ja arī viņš ir saslapinājies, tad pacienta gulta un gultas veļa nav saslapinājusies, nav netīra. Nu, tas ir ļoti ērts pasākums. Tāpat arī pacientiem ja mēs runājam vairāk par guļošiem pacientiem, tad noteikti ļoti svarīgi saglabājot šo te pacienta tīro sauso ādu, domājot par viņa higiēnu un patiesībā arī par viņa ērtumu un viņa drošību. Mēs izmantojam arī šīs te vienreiz lietojamās arī tātad gan autiņu bikses, gan ieliktnīšus, ja, ko pavisam veiksmīgi var izmantot ne tikai inkontinenti pacienti, bet arī pacientiem tādiem, kuriem ir varbūt problēmas katrā laikā piecelties no gultas vai tikt līdz šai te toaletei. Tieši tāpat arī, kā ja mums nav šis aprūpētājs non-stopā blakus šim te aprūpējumam, tad varbūt nepaspēja pasniegt šīberi, un tad arī šie te vienreiz lietojamie materiāli mums ir tāds ļoti labs un ērts palīgs. Un mēs runājām par šiem te vienreiz lietojamiem paladziņiem, var parādīt struktūru un kāds viņš izskatās. Protams, ka arī viņi ir dažādi izmēri. Un redziet, šī te virsējā kārtiņa ir ar augstu absorbēt spēju, savukārt apakšējā kārta viņam nelaiž cauri šo mitrumu. Un tas ir tas lielais plus, kas mums ļoti palīdz saglabāt gan tīru gultas vietu pacientam, arī pēc mazgāšanās un mazgāšanās laikā. Un tad ir pavisam tāds, principā arī paladziņš, kuru viņi ir dažādu lielumu, kā paraudziņi vienkārši, kur ir pavisam bez nekādas papildus kārtas. Ja mēs veicam pacienta pilnu aprūpi gultā, tad noteikti šāda te pamatkārta, kura nelaiž cauri slapjumu, mums būtu vēlama uzklāt jau uz madrača virsū, lai būtu papildus drošība un aizsardzība tam, ka gulta netiks saslapināta. Izvēloties sākotnēji gultas veļu, šim te aprūpējumam pacientam noteikti ir jāpievērš uzmanība gultas veļas sastāvam. Un droši vien, ka nevienam nav noslēpums, kā sintētiskā gultas veļa izskatās gan ļoti skaisti, bet tā ir neelpojoša un patiesībā arī iespējami mikroorganismus vieglāk uzsūcoša. Tajā pašā laikā tātad kokvilnas veļa būtu gan brīvi elpojoša, gan patīkama ādai, gan arī patiesībā tā ir viena no visvieglāk kopjamajām gultas veļām. Tieši tāpat būtu vērība jāpievērš arī pacienta vai šī guļošā aprūpējumā cilvēkā personīgajai veļai. Noteikti šis ir tas gadījums, kad ir jāskatās uz to, lai tā veļa būtu dabīgi izstrādājumi, dabīgi materiāla, un noteikti vajadzētu izsargāties iespēju robežās, protams, piemēram, no pogām aizmugurē, no rāvējslēdzējiem, arī varbūt sānos. Tātad vislabākais būtu izmantot kreklus, kas ir tātad priekšpusē pogājam, vai kaut kādā veidā priekšā aizsienam. Pie tam jāņem vērā, ja pacients ir guļošs, iespējams, ka ir dažādas problēmas. Viņš varbūt pats nevar ļoti veikli aiztaisīt šīs podziņas, aizpogāt. Tad būtu ideāli, protams, ir lielas pogas un viņu nav daudz. Un, noteikti, grūtāk noteikti būtu ar veļu, pacienta veļu, kur būtu velkama pāri galvai. Noteikti no tā būtu jāizvairās. Tā kā ideālais variants būtu krekli, kas ir tātad priekšpusītē pogājami, un noteikti bikses. Tāpat mēģinam rast iespēju atrast dabīgu materiāla garās bikses, kas pacientam jebkurā gadījumā varētu radīt tikai patīkams izjūtas, komfortu. Un noteikti nevajadzētu aizmirst par to, ka
vajadzētu būt kājās zeķēm arī guļošam pacientam. Jebkurā situācijā tomēr galējās ekstremitātes ir tās, kuras parasti mēdz tomēr nosalt, salt. Jā. Tas ir, varbūt viņas tiešām reāli nesalst, bet pacienti lielākoties izsakās, ka viņiem ir vēsi. Un pirmām kārtām viņiem ir vēsi un nepatīkami tad, ja viņiem ir vēsas un neapģērbtas kāju pēdas. Ja? Un tāpēc, ja vien pacients jums neizsaka kaut kādu tādu īpašu aizrādījumu vai izteikumu, ka viņš ļoti necieš vilnas zeķes, jā, vai viņam ir kaut kāda īpaša izstrādājuma, kur viņam ļoti patīk un kur viņam ļoti labi pieguļ, jā, tad noteikti ieteikums būtu vai patiešām dabīgās vilnas zeķes kājās, jā, vai arī varētu būt šīs te kokvilnas papildus zeķītes. Jā. Visas šīs veļas ir kopjamas, protams, un kopjamas ikdienā. Tātad pacienta veļa, miesas veļa būtu jāmaina katru dienu pacientam. Gultas veļu mainām apmēram ik pa 5 dienām. Protams, ja viņa netīra, viņa nosmērēsies vai saslapinājusies, jā, tad to mainām nekavējoties. Jā. Runājot par gultu pašu, ir ļoti problemātiski izvēlēties funkcionālo gultu, tieši kas ir paredzēta guļošam vai īpaši kopjamam cilvēkam. Taču, ja tādas iespējas ir, tad noteikti primāri es ieteiktu izvēlēties uz šo te aprūpējumā cilvēka aprūpes laiku mājās, iegādāties šo gultu. Viņas ir iespējams gan nopirkt, gan izīrēt. Tomēr, ja tas nav iespējams, tad mēs iztiekam ar tiem resursiem, kas mums ir. Un tomēr ir jāatcerās, ka gultai vajadzētu būt tādai, lai mēs arī šo gultas virsmu varam labi, viegli kopt. Tātad kopjamai ūdens necaurlaitīgai virsmai, jā. Protams, nesaukšu īpašu madraču veidu, jā, bet noteikti no mums labi zināmajiem šiem te ergonomiskajiem madračiem kaut ko tādu vajadzētu izvēlēties, jā. Un šobrīd ir arī mūsu tieši šie te aprūpes līdzekļu firmas piedāvā speciālo šos te pretizgulējuma madračus, jā, kā tādus, kas ir ilgstoši guļošiem pacientiem. Jā. Un šo te pretizgulējuma madraci mēs arī varētu ieteikt pat lietot uz parastā madrača virsū cilvēkam, kurš var būt tomēr mazliet pats kustās, kurš nav galēji gulošs. Jā. Bet tas ir tāds aprūpējams tāpat lielos vilcienos mājas apstākļos. Jā. Tātad noteikti ir jāpadomā, jā, mēs nevaram viņu likt uz parastā dīvāniņa, jā, vienkārši paklāt paladziņu, varbūt kā mēs parasti to daram. Jā. Un jārēķinās, jā, ka šī te arī gulta būtu jākopī, jā, un tomēr ar šiem speciālajiem gultas kopšanas līdzekļiem, ja mums ir uzlikta šī te speciālā virsma, speciālais madracis, jā, tad mēs viņu vismaz reiz pa 10 dienām, tad, kad mēs kopjam, mainam, piemēram, gultas veļu, jā, tad mēs noteikti arī speciāliem līdzekļiem apstrādājam arī šo te gultas madraci, jā, gultas virsmu. Neatkarīgi no tā, vai pacients ir pats kaut cik gatavs iesaistīties, vai viņš varbūt kaut kādu minimumu pats var veikt, vai arī viņš patiešām neko nevar pats darīt. Ir jāatcerās, ka pacienta šī ikdienas higiēna, ikdienas aprūpe ir neatņemama sastāvdaļa. Un noteikti pavisam elementāra lieta, jā, katram cilvēkam no rīta ir jānomazgā seja, un mēs noteikti iesaistam iespēju robežās šo aprūpējumu cilvēku šajos pasākumos, šajās darbībās. Un tas, ko es varbūt nepateicu pašā sākumā, noteikti būtu ļoti svarīgi, ja mēs ar šo aprūpējumu iegūstam tādu kontaktu, ka mēs vienojamies, kuras daļas, ko šis pacients pats varētu darīt, jā, vai šis aprūpējamais cilvēks. Jā. Un ko viņam noteikti vajag palīdzēt, ko viņš sagaida no mums kā no aprūpētājiem. Jā. Un, protams, atgriežoties tātad jau pie darbībām, jā, ir tas, ka mēs sākam noteikti šo ikdienas rīta tualeti ar sejas mazgāšanu. Jā. Tajā ietilpst gan tieši konkrēti sejas mazgāšana, vienkārši ar tīru ūdeni, siltu. Vēlams izmantot šādu aprūpējumu pacientu aprūpē tikai siltu ūdeni, kas ir ne vēsāks par 37 grādiem. Jā.
izmantojam papildus vēl atkal šos te vienreiz lietojamos mazgājamos cimdiņus, ja, izskalojam acis, seju, kaklu. Un noteikti katru dienu mēs arī šim pacientam vismaz reizi dienā piedāvāsim iespēju izķemmēt matus, kas ir patiešām tāds, kas mums ļoti bieži mājas aprūpē patiešām aizmirstās. Ja? Un vēl, protams, kā sejā mums ir tāda izcila vieta kā mute, un arī mutes dobumam ir jāliek, mutes dobumu kopšanai ir jāliek tāds ļoti nopietns akcents, bez tam, ka mutes dobums ir jākopja ne mazāk kā 2 reizes dienā, tad, protams, ka mutes dobumu mēs arī piedāvājam izskalot un iztīrīt pēc katras ēdienreizes, īpaši jau tādiem pacientiem, kuriem jau ir problēma pacienti, ja, kur jau ir guļoši, piemēram. Bet, ja mēs runājam par rīta tualeti, un arī tāpat tas būtu vakarā, ja, un mutes dobumu kopšanu šajā laikā, tad mēs noteikti piedāvājam mīkstas zobbirstītes, speciālās birstītes, un mēs piedāvājam pacientam pašam, vai pacients pats var, ja viņš ir pietiekami kustīgs un rokas spēj kustināt. Viņš pats tīra šos te zobus, tīra mutes dobumu, var arī ar speciāliem līdzekļiem pēc mazgāšanas izskalot, vai arī mēs kā aprūpētāji, ja, palīdzam pacientam iztīrīt mutes dobumu, tātad tīram zobiņus, tīram mēli, tīram mutes gļotādu. Svarīga lieta ir protēžu kopšana. Īpaši cilvēkiem atkal, kuri paši pilnībā par sevi nevar parūpēties, tieši tāpat kā mēs runājam par zobu kopšanu, ir jākopja arī protēzes. Un zobu protēzes viņas ir jākopja neretāk arī kā 2 reizes dienā. Tāpat izskalojot muti, protams, vienkārši mutes dobumu pēc katras ēdienu reizes, bet mutes protēžu kopšana jāveic tā, ka mēs tātad no rīta, piemēram, tad, ja mēs citkārt mazgātu zobus, ja, mēs izņemam zobu protēzi zem ūdens strūkas noskalojam, un tad ar speciālo šo te birstīti un speciālo protēžu kopšanas līdzekli, ja, vai zobu pastu, specializēto izmazgājam, ja, skalojam, un tad, ja ir nepieciešams, ja, izmantojam šīs speciālās līmes, kas ir zobu protēzes, lai turētos, ja, un ievietojam atpakaļ mutē. Ja. Bet tas, ja ir zobu protēze, tas nenozīmē, ka tātad zobi un mutes dobums mums nav jākopja. Mutes dobums tieši tāpat ir jākopja, ja, gan jāmazgā šī te mēli, ja, ir ar šīm te mēles birstītēm jāpamazgā, gan arī smaganas, ja, ir jākopja un jāizmazgā. Ja. Un tieši tāpat arī ar šiem speciāliem mutes skalošanas līdzekļiem arī muti ir jāizskalo pēc ēšanas noteikti. Runājot par mutes higiēnu, es pieminēju diezgan daudz, ka ir mīkstas zobbirstītes, ir šī te mutes kopšanas švammīte, ja, tātad lūk, parādīšu, kāda izskatās šī te speciālā mutes kopšanas švammīte, mēles un augšslēja, ja, ko mēs samitrinām, ja, speciālā šajā te šķīdumā un iztīram mutes dobumu, ja. Vēl bez tā, ka mēs tīram arī zobus. Un zobu mazgāšanai, ja, tā tad ir šiem te pacientiem ir šīs te īpaši mīkstās, ja, zobu birstītes, kas varbūt vizuāli tīri ļoti neatšķirās no ikdienišķām, ja, šī var būt mazliet savādāk, bet principā, ja, ir jāskatās, lai sariņi būtu ļoti mīksti, ja, tiešām atbilstoši tam, lai mēs nesatraumētu lieki atkal smaganas, ja, un neradītu bojājumus mutes dobumā pēc mutes kopšanas. Vēl tātad runājot par mutes skalošanu, ja, tad mēs varam izmantot arī mutes skalojamo līdzekli, ja, speciāli šādus te, kas ir tātad ražoti tieši speciāli šiem te mutes skalošanai, ja, un piemēram, pēc paēšanas, ja, kā nedaudz arī ar antiseptisku iedarbību, ja, šis te līdzeklis darbosies ilgstošā laika sprīdī. Tālāk noteikti, ja, tas, kas būtu arī ikdienas jāveic, tā būtu tāda higiēniska apmazgāšanās, to mēs parasti iesakām tomēr veikt dienas otrajā pusē, un atkal tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik šis te cilvēks ir pats mobīls, cik viņš ir gatavs iesaistīties, un galu galā, ko viņš pats vispār spēj izdarīt. Protams, mēs varam pacientu mazgāt un arī šo te ikdienas higiēnisko aprūpi veikt viņam gultā esot. Mēs varam arī vannot pacientu gultā.
Bet ja vien pacients ir gatavs iesaistīties un spējīgs un varošs kustēties, mēs palīdzam viņam doties, protams, uz vannas istabu, ja, un veicam šo aprūpi konkrēti tam paredzētā telpā. Ja pacienta aprūpe, tātad šī te apmazgāšana notiek gultā, tad noteikti silts ieteikums ir izmantot noteikti šos te vienreiz lietojamos paladziņus, ja, kas ir par laimi viņi ir tādi, ka viņi absorbē šo slapjumu, šķidrumu, ja tāds nopila mazgāšanās laikā, un tāds neapšaubāmi gadīsies apmazgājot šo te pacientu. Un tajā pašā laikā šie paladziņi pasargā gultas veļu, ja, no lieka piesārņojuma, no slapjuma, ja, no tā, ka mums katru dienu būtu jāmaina arī šī gultas veļa pacientam. Un ir tādi vienreiz lietojamie šie te mazgāšanas cimdiņi, kas patiesībā izmantot ir ārkārtīgi viegli, vienkārši, viņš ļoti labi samitrinās, ja. Mēs varam izmantot arī šo te speciālo kopšanas līdzekli, ja, kas ir tātad ādas kopšanai, pie tam jāatcerās, ka viņš nav obligāti jāskalo nost, šis ir speciāls tātad losjons mazgāšanai un ādas kopšanai. Runājot par matu mazgāšanu, galvas ādas kopšanu, kā teicu, katru dienu noteikti mati ir jāķemmē, tomēr galvas ādas mazgāšanu un matu mazgāšanu noteikti nevajadzētu veikt kā rutīnas pasākumu katru dienu. Ja. Jāņem vērā ir cilvēka, tātad pirmām kārtām jau tās viņa īpatnības, kādas ir mums katram, ja galvas āda taukojas ātrāk, lēnāk. Tieši tāpat arī šis te cilvēka veselības stāvoklis, jo ir situācijas, ka cilvēks ļoti intensīvi svīst, un tad, protams, viņam būs tā vēlme, ja ne katru dienu, ko mēs noteikti neieteiktu, ja, bet katru otro, trešo dienu šo galvas ādu mazgāt un matus mazgāt, matus kopt. Matu kopšanai un tādai salīdzinoši biežai kopšanai, vismaz reizi 5-7 dienās, ļoti labs kopšanas līdzeklis ir šīs te sausais šampūns ar speciālo šo te šampūnu cepurīti, ja, kuru mēs uzliekam pacientam galvā, kārtīgi izberzējam, attiecīgi pēc instrukcijas, kā ir teikt šajā te šampūnu cepurītē, ja, matu kopšanas cepurītē, mēs arī tātad iemasējam galvā, tālāk mums nav nekas vairāk ne jāskalo, ne jāslapina, mēs šo cepurīti vienkārši noņemam, kā instrukcijā teikts, pēc attiecīgā laika un izmetam, un cilvēks jūtās ļoti ērti, komfortabli, galvas āda ir tīra, mati ir mīksti, bet tajā pašā laikā varbūt man kā mazliet konservatīvākam cilvēkam tomēr ļoti patīk, tomēr, ja mums ir šī iespēja kaut vai reizi pa 10 dienām, tomēr cilvēkam galvas ādu mazgāt ar tīru ūdeni. Un tātad gan galvas ādas, gan matu mazgāšanai arī šiem guļošiem pacientiem ir šie specializētie šampūni, specializētie kopšanas līdzekļi, ja, un ir ļoti, ļoti labi šobrīd ir speciālās vanniņas, pie tam viņas ir piepūšamas, ko mēs varam palikt zem galvas arī guļošam pacientam, nesaslapinot, nesamitrinot un nekādu nesasmērējot gultas veļu. Un pacienta galvu matus mēs varam kopt šādā te veidā. Šis ir ļoti ērts variants gan pašam guļošajam pacientam, gan arī patiesībā ļoti ērts variants galvas mazgāšanai šim te aprūpētājam. Ja? Ir šīs te vanniņas. Jā, protams, ka tie atkal ir ieguldījumi, bet ja mēs zinām, ka mums šis cilvēks būs uz ilgu laiku piesaistīts gultai un mums ilgstoši būs nepieciešams rūpēties par viņu, viņam būs nepieciešama mūsu palīdzība, tad šī ieguldījumi noteikti ir tā vērti un tas atmaksājās. Šeit es pieminēšu gan roku plaukstas, gan tieši pēdas, ja, un kāpēc? Tāpēc, ka diemžēl arī pirkstu starpas ir gan augšējām, gan apakšējām ekstremitātēm. Tās ir tās vietas, kur ļoti, ļoti intensīvi sakrājās ikdienas putekļi, nemaz nerunājot par to, ja mēs tos aizmirstu iztīrīt, 2 dienas, piemēram. Ja? Un tāpēc ir īpaša tāda vērība un uzmanība jāpievērš roku plaukstu
un pēdu kopšanai. Un šai te ikdienas aprūpei un vismaz reizes 4, pat 5 reizes dienā būtu ļoti labi, ja mēs atcerētos par to, kā plaukstus būtu jāizmazgā, jāiztīra roku starpas. Ja? Mēs varam izmantot šai kopšanai speciālā šīs te kopšanas salvetes, ja? Kas ir atkal speciālie kopšanas līdzekļi cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas pašiem sevi aprūpēt. Ja? Un noteikti katru dienu pie šīs te ikdienas kopšanas, ikdienas aprūpes lielās, jā, teiksim, tā kā vakara mazgāšanās, noteikti ir arī jāapkopī kāju pēdus, tajā skaitā, lai cik tas varbūt kādam dīvaini neizklausītos, arī pirkstu starpas, jā, visas ir ļoti cītīgi jāizmazgā, jā, lai tur tātad neuzkrātos ilgstošie putekļi, neveidotos mikroorganismu uzkrājumi, un līdz ar to atkal neveidojās kaut kāda ādas bojājumi. Ja? Tajās ātrajās situācijās, ja mums vajag vienkārši pacientam varbūt vienkārši higiēniski paslaucīt rokas, ja, mēs varam izmantot šādas te vienreiz lietojamās speciālās salvetes, ja, kas ir domātas gan dažādu kroku apmazgāšanai, aptīrīšanai, šoreiz gribētu teikt, ja, kopšanai, gan arī, piemēram, tās pašas rokas, ja mums ūdens nav pieejams, mēs pavisam mierīgi varam vairākas reizes dienā notīrīt ar šīm te salvetēm. Runājot par intīmo higiēnu, tas ir tāds ļoti sensitīvs dabas jautājums, un tomēr tiem cilvēkiem, kuriem nākās aprūpēt savu tuvinieku mājas apstākļos, ir liela vērība arī šim faktam jāpievērš, ja, un jāatcerās, ka intīmās higiēnas veikšana ir jāīsteno noteikti pēc katras gan vēderizējas, ja, gan arī pēc urinācijas. Un noteikti vienreiz diennaktī būtu jāveic pilna šī te apmazgāšana, kā jau es teicu, pie tās pilnās vakara, piemēram, mazgāšanās, noteikti ir ar ūdeni. Noteikti tas būtu šis te ieteikums primāri izmantot ūdeni bez parastajām ziepēm, bet kā kopšanas līdzekli papildus izmantot šos speciālos līdzekļus tieši intīmai higiēnai, kas ir paredzēti. Jo šie intīmās higiēnas līdzekļi ir tomēr mazāk kairinoši, viņi speciāli ir paredzēti tam, lai nekairinātu ādu, lai nenodarītu pāri, un, protams, ka lai neveidotos arī atkal kaut kādas iespējas infekcijas attīstībai, ja, arī intīmās higiēnas zonā. Tomēr, veicot šo te intīmo higiēnu, ja, vajadzētu tomēr atcerēties par to, kā arī aprūpējamais cilvēks ir cilvēks ar savām emocijām, ar savām prasībām, varbūt tās pat nav tādas prasības, ja, bet tas ir ar savu raksturu, viņam varbūt patīkami, viņam varbūt nepatīkami, un tāpēc noteikti vajadzētu pirms šīs te kopšanas uzsākšanas, ja, ar šo cilvēku pārunāt, kā mēs darīsim un ko mēs darīsim, un vienoties, ja, kādi būtu tie labākie vēlējumi, ko pats šis te aprūpējamais gribētu, ja, saņemt kādu veidu šo te aprūpi, ja, tieši arī, ja mēs ļoti konkrēti runājam par intīmo higiēnu, ja, un kas būtu tātad mūsu tajās iespējās,